Eiropas komisijas vadītāja Junkera kunga preses pārstāvi atbildot uz manu kritiku Financial Times par Junkera vizīti Sanktpēterburgā notiekošajā fórumā, minēja argumentus, kāpēc es būšu saruktināts, un tāpat kā citi cilvēki būs saruktināti par to, kas domā, ka viņš brauks uz Sanktpēterburgu citādā lomā nekā tiltu veidotājs vai bridge builders. Tad es gribētu teikt, ka es jau būtu gatavs būt saruktināts un redzēt, ka Junkers tiešām pasaka īsto stingro Eiropas Savienības vārdu Sanktpēterburgā Putinam un viņa loka cilvēkiem un visiem pārējiem viesiem. Taču es domāju, ka pats Putins nav gatavs būt saruktināts savā laukumā, uzaicinot Junkeru kungu. Un Sanktpēterburgā ir īpaši pilsētā, kas tiek uzskatīta kā viņa politiskās karjeras pilsēta. Un es domāju, ka viņam ir cits plāns, kādā veidā izmantot Eiropas Savienības komisijas vadītāja ierašanos uz šo fórumu, parādot, kas īstenībā ir tie tiltu veidotāji. Un ironiski runājot par tiltu veidotājiem, tas laikam nav labs piemērs, jo mēs zinām, ka Putins arī būvē tiltu no Kerčas uz Krimu pāri šaurumam, un tā sliktā lieta, ka viņam nav naudas šim tiltam. Es ļoti ceru, ka Junkers nebrauc ar tādu domu, kā palīdzēt šo tiltu uzbūvēt.